Un te obligāti te bija jāuzkāp virsū. Labi, atī malā. Tātad man ir ģeniāla doma pārvērst vecu sālūzušu raspadeni jaunā lietojamā krēslā. Čau! Tas pirmais klipiņš, ko jūs tikko redzējāt, īstenībā notika bez maz vai burtiski gadu atpakaļ. Gadu atpakaļ man ienāca prātā doma, tā ģeniālā doma, iedot savai rastplenei otro dzīvi, otro elpu. Un es iesāku to projektu, jā. Un kā jau tas parasti notiek ar visiem maniem projektiem, es to laika gaitā pametu novārtā. Un tas apstājās. Un burtiski gadu vēlāk, ko es tikai šodien uzzināju, jo es paskatījos fotogrāfijās, Google foto, kurā datumā es sāku to darbu. Un izrādās, ka jā, es to sāku pagājušā gada 23. maijā. Un šā gada 24. maijā es to atsāku. Vai nav smieklīgi? Man ļoti smieklīgi. Es apskatījos visu savu safilmēto materiālu līdz šim. Un sapratu, ka daudz tur, ir tur mazliet, bet nav pārāk daudz un nav nekādas baigās loģikas. Un vispār izrādījās, ka es atsāku taisīt to darbu, to krēslu, es atsāku to darbu, es atsāku to projektu pirms es atsvaidzināju sev atmiņu, ko es īsti tur gribēju. Tāpēc gala rezultāts, tas vēl nav pabeigts, nav vēl gala rezultāts. Bet, respektīvi, es to sāku mezglot, un kad jau biju pusi uzmezglojusi, tad es paskatījos savus safilmētos materiālus. Un izrādījās, ka man paterns bija ieplānots pavisam savādāks. Tas bija mazliet facepalm moments, bet tagad, tā padomājot, man šitas patīk labi. Šitas es šobrīd bakstu un rādu uz to krēslu. Šis variants man patīk daudz labāk. Jā. Tāpēc viss ir labi, tā kā tas ir. Tā kā jā, labi. Skatieties manu skatieties, karuči, kā es taisu krēslu. Vispirms notiks demontāžas darbi. Kora! Un te visi būs šašliks. Tas bija tīri vienkārši. Nākamais
punkts. Nākamā darbība ir mazliet pabeigt novākt kaut kādas līmlentes. Bet ne, es nopulēšu mazliet rāmi, jo es to gribu appūst ar citu krāsu. Nu, padarīt skaistāk. Tā kā tagad darīsim to. Čau! Tātad šodien es mēģināšu turpināt, ja burtiski iesākt tā konkrēti savu sauļošanās krāslu. To veco raskladeni, ko es jums pirms tam biju parādījusi. Jēj, mani ori apēdīs, pirms es vispār kaut ko pastāstīšu. Tātad, šodienas plāns ir notīrīt. Tātad es jau to esmu nopulējusi mazliet. Tagad vajadzētu notīrīt ar spirtu, tā lai nav nekādu tauku netīrumu, lai tad varētu nopūst ar krāsu. Man ir lūk šitāda smukā zilā ar spīdumiņu krāsā. Ar klienta karti kā rautā bija piecīts, laikam. Nav nejausmas, īsti neesmu nekad daudz pūtusi. Bet jā, cerams, izdosies. Un tad vēl pēc tam, cik ilgi vispār žūsti. Ātri žūst, 6 stundas. Ļoti laba krāsa izturība, ļoti labi. Laba sasaist ar virsmu, perfekti. Visām virsmām jābūt sausām, tīrām un aptaukotām. Tāpēc mums ir šitas. Ko es tik tumša paliku? Jā. Nākamo krāsas kārtu var uzklāt pēc 2 stundām. Krāsai nedrīkst uzklāt bez krāsaino laku. Ļoti labi. To vispār vajadzēja. Come on. Mani. To vajadzēja pārbaudīt, izlasīt, man liekas, veikalā, bet tas tā, labi. Tad jā, ļoti laba krāsa. Nopūtīšu, 2 stundas pagaidīšu, varēs pūst vēlreiz. Un tad tomēr būs jāpaiet vairākām stundām, līdz es varēšu, vairākām stundām, man liekas, veselai diennaktī, līdz es varēšu sākt mezglot. Bet es izdomāju, ka, es pagaidīšu kādu laiku, bet varbūt jau vakarā tomēr varēšu sākt. Tagad ir pusdienas laiks. Bet jā, man ir šitāda te grāmatiņa. Un tur nav gluži mans krāsls. Bet te ir daudz un dažādu piemēru. Te ir lūk šitāds krāsls, kā man to parādīt, lūk šādi. Ja. Mani neinteresē tas nokarenais. Man patīk šitas pats virsējais raksts, kas ir ļoti, ļoti vienkārši. Un es ceru, ka es varu tam sekot priekš savējiem. Tad dziju, es arī esmu auklu, es arī esmu nopirkusi, lūk šādās krāsiņās. Mana mīļākā zila, es tomēr nevarēju noturēties. Kur te ir, kur? Apraksts. Tātad pelēka. Aļo, netuštumsim. Pelēka un zila. Jau netīra, labi. Vēl visādam gadījumam man ir tumši pelēks. Man ir tāds rozā. Man ir zeltens. Tīri teorētiski varētu Ukrainas karogus taisīt, bet labi tas tā. Es ceru, ka šitā visa pietiks. Jo te ir diezgan daudz. Te ir diezgan daudz, ir 100 metri. Cik garus pavadienas man vajag, es nezinu. Tas viss man nāks, būs uz dullo. Bet ja man ir 200 metri, un raksts man ir diezgan
parasts, tāds vienkāršs, tur neko netaisīšu čakarīgu. Un tad, ja galīgi nepietiek tur nostiprināt līdz pašām visapkārt, tad man vēl ir tumšs pelēks, kas man liekas, būs diezgan ok kopā. Un te arī ir, kas mums te ir? Te 75 metri. Jā, tas ir mazliet plānāks nekā šitas arī. 5 mm un te man ir 3 mm. Bet tas, man liekas, nav svarīgi, nav traģiski. Lūk. Jā, labi, netērēsim laiku. Sāksim darboties. Vēlam man veiksmi. Kāpēc man ir reversā Michael Jacksona cimdi? Labi, tie ir melni, bet jums arī kamerā ir nenormāli melnas. Ņemam kaut kādu vecu draugu tēkreklu, kurš ir netīrāks par netīru. Bet noplēšam sev mazu kābeliņu. Ņemam švirtu un sākam tīrīt. Nākamais uzdevums ir kovija vietā uzklāt plasmasas plēvi paklāju, kur nolikt manu rāmi, un tad, lai var atpūst krāsu. Ai, tik gan es pa daudz pielēju. Pagaidām diezko fancy, vai ne? Daudz vēl jāmācās par viendabīgas krāsas klājumu. Mani odu apēstie asistenti. Es atvainojos par zelta pļāvēju fonā, bet brālis dara savu darbu ļoti labi. Tātad pirmā kārta ir uzpūsta. Nav nejausmas, vai tu vispār var redzēt, kāpēc ir kaut kādi jocīgi punktiņi. Bet nepagaidīsim, kad viņš ir aizgājis projām. Kamēr aizbraucis uz mājas. To var redzēt. Jā, redz kaut kādu punktiņu jocīgi. Viss cauri. Nu, ne viss cauri, bet ļoti daudz, kur te ir šādi jocīgi. Jā, atplecam apkārt. Te pieņemsim, kur jau pirmā krāsa bija nogājusi. Neteiktu, ka ir ļoti liels labs pārklājums. To visu tik un tā redz. Un man liekas, redzēs arī pēc nākamās reizes. Un tu bišķi otrās kārtas. Bet, again, pirmo reizi kaut ko tik lielu mēģinu pūst.
Jā. Es pat nezinu, vai man pietiks viena flakoniņa, bet varbūt es vienkārši apakšu atstāšu baltu, jo 2 flakoniņi, man liekas, man tiešām būs par daudz, bet viens būs par maz. Bet kopumā, nu, ir zils, ir skaisti. Jā. Tagad jāsēž un jāgaida, kamēr izžūst pirmā kārta, lai mēģinātu otro uzklāt mazliet vienmērīgāk. Tīra austiņu kora, jā. Atvainojiet, ka es jūs iztraucēju. Bučiņās, bučiņās. Nu ko, mans pirmais kārtīgais, nu, tu fokusēsies? Nu jā. Sveiki. Tas ir mans šīs dienas veikums. Es esmu iztērējis pilnībā visu flakoniņu. Jā, būtībā man būtu jānopērk vēl viens. Un, nu nezinu, varbūt tomēr jānopērk. Jo sākumā man likās, ka, nu, taisīšu kā ir un nebūs jau perfekts. Tāpēc, lai tik, nu, nav balts un nav vecs. Bet man ļoti patīk, kā uz doto brīdi viss izskatās. Un, principā, varētu sataisīt pat to perfektu. Nu jā, jo otrā pusē izskatās krimināli, ja tā nav atpūsta. Tās ir, protams, tikai kājas un tā, bet es varu to panākt pat skaistāku, man liekas. Tāpēc jā, noteikti vajag vēl vienu flakoniņu. Labrīt! Day 2 manam krēsla video. Šodien no rīta fiks aizskrēju, nopirku vēl vienu baloniņu ar krāsu. Un jau uzspiedu pirmo. Uzpūtu pirmo kārtu apakšai. Ļoti interesanta tekstūra veidojas. Es pieņemu, tas ir tāpēc, ka tur bija kaut kādi taukaini punktiņi, jo es apakšu ne īsti labi nopūtu, bet principā tas nevienu neinteresē, jo tā ir tikai apakša. Tagad ir daudz labāk nekā bija pirms tam, jo, nu, balts sitās acīs daudz vairāk. Bet tagad viss ir pietiekami skaisti. Tagad gāzīšu riņķī un pielabošu šito pusi. Te kaut kas ir noticis, nevar saprast, kas. Nu, ielakam nevajadzēja pilnībā pieskarties. Nu, labi, redzi, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Nu jā, kaču nopūtīšu vēl. Nopūtīšu vēl virsējo, nu, augšpusīti vēlreiz. Pielabošu visus to, ko es te jau saskrāpēju. Labi, tie nav saskrāpējumi, tie ir kaut kādi, nu, labi, sauksim par skrāpējumiem vienalga. Un tad papētīsim grāmatu, un tad sāksim jau griezt aukliņas un ķerties pie darba, pie paša galvenā. Cerams, viss izdosies. Man ir mazliet salipušas pieneņa pūkas, un man ir doma pirms vēlreiz pūst krāsu, iziet cauri ar, noslaucīt visu rāmi ar tehnisko spirtu. Nu tā, ja nu kaut kāds lipīgs ir tur palicis. Vienīgi man ir bail, ka tas ēdīs krāsu. Nu, pamēģināsim. Principā krāsa nenogāja, bet mazliet kaut kas te zils ir. Bet, nu jā, 2 sekundes simtaļā viss ir izžūs.
un varam pūst otro kārtu. Paldies, Kovī, par fona troksni. Paldies kaimiņiem par fona troksni. Labi, tā, viss otrais un pēdējais piegājiens rāmja krāsošanai ir beidzies. Tagad tam diezgan ilgu laiku ir jāžūst. Mēs varam papētīt grāmatu. Jā, grāmatu varat papētīt. Jā, iekārsim savu krāslu un papētīsim grāmatu. Puse dienas pagāja. Un mans krāsls ir izžuvis. Vienu brīdi likās, ka būs lietus, bet lietus nebija. Tad mēs lietas joprojām var būt. Tad mēs varam sākt graizīt aukliņas un sākt siet. Vēlam man veiksmi. Kamēr visi kaut ko fonā gremo, es varu pateikt to, ka es ņemšu 5-metrīgas auklas un jā, taisīšu nevis vertikāli, bet horizontāli, jo man liekas tieši pa malām man būs vajadzīgs vairāk support, balsts manam mazgojumam nekā, ja iešu no augšas. Sākotnēji es gribēju iet no augšas, bet tad es tā mazliet padomāju un es domāju, ka ne, prātīgāk būs iet horizontāli. Cik man vajadzīgi pavadieni, es arī īstenībā nezinu, jo tas paraudziņš grāmatā ir pavisam citi izmēri, pavisam viss kaut kas cits. Neesmu izlasījis, vai tur ir kaut kāda veidā iespējams to izskaitļot. Es vienkārši sākšu un tad jau redzēs, kā man ies. Visu vārds, tas būs netīrs. Dabūju 20 aukliņas. 20. Jācer, ka arī no otrās, no zilās es dabūšu arī 20. Tas makes 40. Un tur bija 36 piemērā. Jā, man noteikti nepietiks. Bet padomāsim. Iespējams, varētu pielikt vēl šito klāt krāsiņu. Kā jau teicu, šitas ir mazliet tievāks. Jā, tātad šitas ir mazliet tievāks.
3 mm, nevis 5, tumšāks. Bet, manuprāt, tas varētu būt diezgan ok kopā. Jā. Tagad mēs paņemsim vienu diedziņu un sagraizīsim pārējās krāsības. Pie reizes sagraidīšu arī to tumšu pelēko, jo es zinu, ka tiešām man nepietiks, tāpēc nav jēgas čakarēties. Var pie reizes visu izdarīt. Okidoki. Man ir ļoti daudz virvīšu. Visas 3 ir sagrieztas. Varam iet mēģināt tās limēt klāt pie krēsla rāmja. Laikam būtu jāsāk no galvas, vai ne? Jā, tagad nākamais etaps ir pārlocīt visas uz pusēm un tad izdarīt šitādu manevru, kad tu izvelc cauri šitā te. Hop. Ja tas ir rāmis, mans grēsla rāmis, tad šitā te man viņas uz pusēm ir jāpārlok un viss jāsaliek uz rāmja. Jāliek pa 4, tad uz kā kūlīšos pa 4. Un es domāju, ka es kaut kā likšu tumšs pelēks sils, gaišs pelēks, tumšs pelēks sils. Vai sākšu ar zilu. Lēmumi. Kaut kas sapinās lieliski. Pirmais un jāneizdevās. Likt visas čupiņā nebija gudrākā doma. Tagad man te viss ir sapinās. Tā, man ir pirmais kulītis. Tagad ņemsim zilu. Kuram ienāca prātā visu šitā samudžināt? Un jūs varat kaut kur citur pakauties. Neba taisni pie manis, pie kājām. Tātad šitā ir mana kustināmā muguras daļa, galvas daļa, kā gribat tādu devējiet. Un es esmu šobrīd uzmaukusi 1, 2, 3, 6 kūlīšus. Un es līdz galam nezinu, jo, respektīvi, ja tā būtu viena nepārtraukta truba, tad jau varētu maukt. Bet tā kā te man ir 3 daļas, un tās ir teorētiski jāuzmauc atsevišķi, un tad jāsavieno mezglojot. Tad es īsti nezinu, cik tuvu tām ir jābūt. Es tikko sapratu, ka te noteikti jāieliek viens. Jā, noteikti. Ok. Liksim zilo tur. Un principā man liekas, kad es būšu pabeigusi. Jā. Tad ir mazliet jāiesāk. Lai varētu saprast, cik plaši tas viss notiek. Ok. Let's do it.
pirmie mezgli. Ui! Turpinām ar pārējiem. Uztaisi jau vairākas šitās te, un tad pēkšņi aizmirsti, kā tas ir jādara. Pilnīgi vešņi. Jā, tā man te tikai trūka. Jā, abu. Miers! Viņš atnāca. Sāk atgādināt Igaunijas karogu. Nu jā, tā, kad es pirmo reizi sāku taisīt to krēslu, es izdomāju, es tur kaut ko baigi sarēķināju, ka man vajag baigi garos pārstēpus, auklas. Bet tad darbojoties, es sapratu, ka man tomēr nevajag tik garas auklas. Prātīgāk, protams, būtu bijis, ļauj, jūs mani varat redzēt, kurā brīdī tu man gribi fokusēties uz manu seju? Šajā? Nu jā, prātīgāk laikam būtu bijis nogriezt dažas aukliņas un izmēģināt ar tām, un tad tikai, tā teikt, commit un sagraizīt visas. Bet nē, es jau nebiju tik gudra. Es sagraizīju visas. Bet izrādījās tā, ka puse no tā garuma, kas man jau ir nogriezts, ir tieši laikā. Respektīvi, es varu vienkārši paņemt vienu auklu un pārgriezt uz pusēm, un man ar to pietiks. Nākamais moments – sākt siet. Tad, kad divi malējie ir sasieti, tad tos jāsasiena savā starpā. Es varu sasiet, šitos vispirms parādīšu. Bet ņemam divus malējos no katras un sienam tā jocīgākā mezglā. Šito attālu mēs visu laiku uz aciņiem, un tāpēc tas nav īpaši akurās viss cauri vienāds, bet nekas, ir ok. Šitā. Un tad savieno kopā ar nākamo krāsu. Zilā virve ir baigi tīzla. Tā saslāņojās un baigi traucē dzīvot. Bet, jā, un tad tu ej pa diagonāli. Aiziet pa diagonāli, pa diagonāli, un tad var savienoties te. Vēl pašu, man ir pagaidu mazgls piesiets pie rāmja, otrā pusē, kas it kā, manuprāt, darbosies, būs ok.
bet to jau pēc tam pārbaudīšu, kad jau viss būs pabeigts. Nav daudz palicis, kur jau ir beigas. Vēl 2 pelēki un iespējams vēl 2 zilie. Un I think ar to arī man pietiks. Un kad jau pēdējais būs iztaisīts, tad jau ātrāk tās diagonālas ies. Jo ir jau diezgan jocīgi, ka tev, lai piesietu kaut ko šeit, tev ir tik te tālu jāaiziet. Jā, skaties, respektīvi, man bija šitik te daudz jāpieliek klāt, lai šitos palēkos varētu līdz galam aizmazglot. Respektīvi 1, 2, 3, 4. Bet tā, kopumā tīri forši, ne? Čau! Ir 1. jūnijas ar vasaras sākumu, un es šodien izdomāju, ka varētu pabeigt krāslu. Kā jums šķiet? Laba ideja? Manuprāt, baigi laba, bet tad jau redzēt, kā tas sanāks. Šobrīd spīd saule un baigais pērkons. Tad jau redzēs, maniem suņiem ir bail no pērkona. Tad jau, jā, manīs, cik mēs ilgi varam apsēdēt. Korai bail no pērkona. Jā, labi. Davai, strādājam. Nu, un kas tas tāds bija? Video bez beigām. Jo šodien ir 2025. gada kaut kāds tur jūlijas. 3. Un mans krāsls joprojām nav pabeigts. Jā, tas video ir, nu, to, ko jūs tikko redzējāt, ir tāda kā laika mašīna. Jo iesāku es šo 23. gadā, turpināju 24. Nu, un ir maza varbūtība, ka es to pabeigšu šogad, bet, kā jau parasti, neko nesolu. Vienkārši gribēju iefilmēt mazu klipiņu, lai var pievienot video beigās ar mazu izskaidrojumu, nu, kāpēc tas tā ļoti drastiski krasi, beidzās. Aprauti, jā. Lūk, un jā, tātad mans krēsls ir joprojām tādā pat stadijā. Man ir problēma. Man ir par īsu dažas aukliņas, kas man lika apstāties. Bet tā, principā, viss ir pabeigts. Nu, tādā ziņā. Viss ir uzmests. Bet nav nostiprināts. Tā kā jā. Stay tuned 2. daļai.
Un cerams, tā būs krāsta pabeigšana un nodošana eksploatācijā. Tā kā jā. Līdz nākamajai reizei. Tā.